Ok, šodien mums ir pavisam interesants piedzīvojums. Mēs atrodamies pie Laserdog LV. Un viņiem uzrādīsies ir pilnīgi jauna spēle, kas ir super aktīva, diezgan sportiska, bet vienlaicīgi es neko tādu nebiju redzējis. Un viņi mūs uzaicināja, lai mēs atbraucam pamēģināt. Saucās tā spēle Color Escape. Tas ir tad, kad mēs spēlēsim uz šāda milzīga pikseļu tetras, sauciet kā tu gribi, uz šāda te laukuma. Mūsu uzdevums ir izvairīties no sarkanās līnijas. Šeit ir dažādi līmeņi. Šis ir viens kā paraugs. Un jāsit mums pārējie mazie krāsaini laukumiņi. Kur mana kāja? Kur mēs nedrīkstam pieskarties sarkanēm. Un jāiznīcina mums visi pārējie. Un mēs spēlējam komandā. Mums ir 10 dzīvības. Un šim mēs lecam pāri. Un tad tuitās mēs pieslēgsim visu ģimeni. Un izmēģināsim, kā tad ir spēlēt šo te jauno Color Escape pikseļu spēli. Nu, spiežam šo te, spied to, un to spied, un to. Jā, mālacis, reku spied, hop. To sarkans nāk, spiežam. Nenospiedās, spied vēl. Ir! Lec tev virsū, hop. Bija forši? Jā, man tagad jaunā mīļākā lieta. Man patīk gaismiņas, man patīk krāsiņas, man patīk kaut kas, kur spēlē, bet nav jāuztrauc. Tā, bet labs sportiņš gribēja teikt. Sportiņš, jā. Vienlaicīgi. Tu kusties, tu jau sāc svīst, bet tu nemani, ka tu tā kā nogurst un ir interesanti un viss jau ir izkustināts. Es jau esmu nosvīts. Un forši ir, ka mēs nepamanījām, bet arī uz sienām ir tie klucīši jāspiež. Mēs tā kā, kāpēc? Mēs visus grīdus saspiedām. Un tev jādomā pa sienām, pa grīdi jāstāja saknēm, jāstāja kādam neuzskiet virsū. Jā. Bet man ļoti patīk. Rītīgi labais. Tas tā kā aiziet draugiem skvošu paspēlēt, tikai mēs varam spēlēt, cik mēs esam. Mēs varam 5 spēlēt, no šī arī var vairāki. Šobrīd vismaz mēs esam izgājuši pirmos 10 raundus. Šobrīd mazulīšu raunds. Man jau bija grūti. Jā, man bija grūti. Tas bija bērniem domāts. Mēs esam jau nosvīduši. Kādiem mazulīšiem, jūs ko? Tā kā ir vēl grūtāk, ka mums tās slēgs iekšā. Bišķiņ grūtāks raunds, redzēsim, kas notiek. Jo mēs starpbrīdīti runājam, tāpēc, ka tad skar mūzika, mums te Prodigy pa vidu, tad nevar īsti parunāt. Ok, man kā tīnim baigi forši. Tā kā ir tāda patīkamā jautra atmosfēra un ir diezgan tā kā enerģiski, tātad, ja ir kaut kāds tāda kā reiķi. Tu varētu uztaisīt ballīti ar saviem draugiem. Jā, perfektā vieta ballītēm, perfektā. Jo te vēl viss tādā
Jo te nav tikai šī Tas spēle. ir komandas darbs arī. Te arī laser, kā viņš sauc? Laser tagad spēlē. Bet šis, man liekas, ir foršāk, tāpēc, ka te jāspēlē tā kā komandā. Jā. Vienlaicīgi nedrīkst. Ja kāds no tiem draugiem speciāli zaudē, tad jūs visi zaudējat. Jā. Nevar taisīt padlas nekādas. Te var būt tā kā, te var gan sadraudzēties, gan arī izbojāt draudzības. Jā, iegūt ienaidnieks. Labi, pietiks runāt, mēģināt. Viens pats spēlē. Arī, jā. Es vienmēr cik būtu forši. Tas būtu forši. Tāda telpa un tu ņem un spēlē. Jā, Diena. okei. Tu, Johaidi. Turpinām. Kāds tur atslēdzās? Man jau ir totāli slāpja galva. Slāpja mugurā. Tāpēc saģērbīties sportiski varēs pasvīst. Tā, mēs iziesim ar Micelu cāļus un parādīs, kas šeit vēl ir. Jo šī vieta nav tikai Color Escape. Man visu laiku grūti arī, man arī to Color Escape. Bet te ir arī cirju mešana un lasertags, ko jūs esat zināmi. Ar ko esat populāri, jūs esat laser dog. Pareizi? Pareizi. Jā. Mēs laikam jūs teikt lucky dog. Lucky dog? Jā, bet tā kā laser dog un laser tag ir tā kā tuvāki nosaukumi, jā. Bet cirvi, tas mums tāds aizjošs projekts, to mēs iepriekšējā sezonā testējām. Vienkārši mēs bijām pamanījuši, ka katrā tādā lielākā Eiropas pilsētā ir vismaz viens cirvi mešanas bārs, un tad mums likās, ka arī Rīgā varētu tāds būt. Jā. Bet viņš īsti nesagāja kopā ar mūsu to pamatnodarbošanos ar lāzeriem. Jo mums diezgan liela auditorija ir bērni, un tad viņi īstenībā mēs kaut kā neaizdomājamies, ka bērni īsti tagad cirvus nevar iemest, plus arī viņiem alu nevar iepārdot. Tur bišķi mums aizgāja ne tajā virzienā, bet paši iemācījāmies visu kaut ko tur lāpstas iemest, tur 3 cirvus reizē, vispārējo. Pašiem bija jautri, bet kopumā šis te mums ir aizjošs projekts. Okay. Un tad šis te mums ir mūsu lāzeru labirints. Jūsu maizi un ūdeni, bread and butter, maizi un sviests. Jā. Bet lēnām pa sviestu kļūst arī Color Escape. Tāda šī ir maize, un tas jābūt sviests, jā. Bet te mums īstenībā tūdās sāk šaut. Ka šis te foršais, te tu pārlādēsi savus patronus. Negluži, bet tas īstenībā nav tik varbūt. Jā, bet varam iziet, jā, tur tā kā. Baigais jums te labirints. Jā, te ir tā, ka šeit vienlaicīgi var bliest līdz kaut kādiem 30 cilvēkiem. Un tad vienkārši ir mazākā skaitā, tad mēs to laukumu varam tur modificēt. Viņam ir visādas durvis bīdāmās, kuras mēs varam vaļāt ciet, un tad mēs varam noslēgt uz pusi laukumu un spēlēt tur, teiksim, līdz 10 cilvēkiem un tam līdzīgi tā. Un tad, protams, ir visādi mani čomi sakrāsojuši tur sienas. Jā, es jau skatos jau. Pazīstami mākslinieki. Te ir īstenībā jaunieši. Teiksim, te ir arī kādi bērni, kam ir tur mazie jaunie huligāni, lai nav pa strojkām jāvazājas. Tad mēs viņam esam atļaujuši arī šeit tur pakrāsot. Jā, tie trakie. Tālāk. Labais, stilīgi, hoši. Tas ir. Tā mēs. Tādā ziņā, jā. Šis ir tas būs maizīt. Tas sākums? Jā, tas ir sākums, jā. Okay. Okay. Tālāk, jā. Yes. Okay. Kāds te baigais uzzīmē? Tas ir Ēriks, jā. Ēriks Cauni. Viņš jau mums ir vietēji mēroga slavenība savu Āgenskalnu murāli. Bet pirmais bija pie mums. Tur degā. Ne pirmais, bet vienkārši šādi. Forši. Dainis Rudens, jā. Rudens, jā. Te īstenībā ļoti daudz, kas tapa Covid laikā, jo viņiem, mums te nekas uz vietas baigi nenotika, un tad viņiem bija vairāk brīva laika, un tad vienkārši nāca džeki un krāsoja. Tad te ir Zahars, ir Vors, tā kā viss kaut. Un tad te ir tādā ziņā, jā, viss kaut kas ir. Forši. Jā.
Un tajā galā mums ir vairāk tā teikt kūku ēšanas vietas. Tas ir... Tā ir balīts un rīkot un ir kur galvu uzklāt. Jā, tā arī tas, bet tās mums praktiski tā kā šeit visas telpas esam pārtaisījuši pa kūku ēšanas vietām. Tur jau, te ir diezgan, te ir tādā ziņā, tam nekas tāds. Te tikko beigusies balīts. Tas nekas. Var pat jūt. Forši. Jā. Nu, bet nice. Stilīgi gāzmas ar lampiņām. Cool. Daudzi noteikti no maniem skatītājiem ir vecāki ar bērniem vai ģimenes. Jūs zināt, kuriem ir atnākt vienkārši izplosīties. Vai arī uztaisīt ballīti. Cik tu vari lielveikalos tusēt tajos? Nu, tā ir, tā kā, mums ir daudziem, protams, ir tas, kuriem prasās to tā kā lielveikalu piepulēto to, pamēram, ka tā kā atnākot, ienāk iešā un tā kā, kas te jums te notiekās, mums tā kā, mums svarīgi, lai tāda īsta pieredze, ka tev ir tā kā reāls actions. Tas ir baigi populāri apgūts. Tas var Latvijā nav tik populāri, bet apgūts. Tā kā daļa ir vecas ēkas un ienās ierīkot kaut ko jaunu. Tas šobrīd ir ļoti moderni un pareizi. Tāpēc, ka nevajag būvēt jauns, vajag apgūt to veco un pārvērst. Tā kā baigi paši. Jo kopumā, teiksim, šās telpas ražošanai nevar izmantot. Tas ir otrais stāvs bez lifta. Un tad, tā kā, viņš vienkārši stāv tukšs. Un tad, tā kā, savādāk, mums te nav viss tur super perfekti, bet, bija labi, nezinu, man likās baigi paši. Ok, super, paldies tev. Bija labais. Mēs maucam tālāk kaut ko paēst. Vai grib sēst pēc tāda sportiņa? Problēma ar Rīgu ir, ka tu gribi paēst vakarā pēc 9 un nekas vairs nestrādā. Rekur. Mēs jau mums rādījām, kur bistro iesmi, arī viss ir ciets. Un tad viss, kas ir iekšā kaut kādās lielā pasākumos, arī ir ciet. Piemēram, Olimpijā ir forši street courts. Street courts, ko es runāju? Food courts. Bet mēs atgriežamies pārbaudīt tām vērtībām. Street burgers, Laumaņiela. Let's go. Cikiem? Līdz 10 der. Jā, ko mēs ņemsim? Es ņemšu street lielopu burgeris, Latvijas lielopu gaļa, 150 grami, aizbergs, marinēts guļķis, tomāts, street mērs, mazdams sirs, pašs cepu klasiskā burgera maizī. Vēl var būt kartupeļas frī, putots kazas sirs, fritēti kalmāri, mentas, cevičei. Tas ir cevičei ir lēni gatavotas zivs. Visas bumbiņas gulažu zupa. Vai mammas sirs burgeris, nezinu, kas tas ir. Ir bērnu stufiņš, desertā var dabūt īteni mēs ar ķiršu mērci un braunīs raviņu mērci. Tas bija ļoti garšīgi. Un aliesies putoties kazas siers esot vienkārši debešķīgs. Tā kā iesaku pamēģināt. Un maizīte bija tik garšīgā! Tā, kur mums ir kreisniņš tajā pusē. Tā kā, lūk jums viena ideja, ko sadarīt pa Trihanu, ko sadarīt kopā ar bērniem, kur paēst. Baigi forši. Man ļoti patīk tāda izklaide.